Nelsonas sirds nekontrolējami daudzījās, kad lavīnas dārdīgā skaņa izraisīja trauksmes vilni viņas ķermenī. Ar neko citu, kā tikai savām slēpēm, viņa centās darīt visu iespējamo, lai izvairītos no sniega viļņa, kas ar katru sekundi tuvojās arvien tuvāk. Tad pēkšņi viņa pazuda no sava partnera redzesloka, izzūdot Baltajā jūrā uz varenajiem Manaslu kalna virsotnēm. Džima Morisona balss trīcēja no bailēm. Viņš sauca savu dzīves biedri, bet nesaņēma nekādu atbildi. Viņš izmisīgi pārmeklēja stāvo nogāzi, kur viņa bija pazudusi, taču neatrada nekādas viņas pēdas. Kā tik šausminošs pārbaudījums varēja notikt sievietei ar tik plašu apmācību un pieredzi līdzīgos kalnos? Un kādi notikumi noveda pie Nelsonas šausminošās pazušanas? No kāpšanas vienā no pasaules augstākajiem kalniem līdz pazušanai acu mirklī. Šodien aplūkošu Hilarijas Nelsonas sirdi plosošo stāstu. Laipni lūdzam, Extreme! Hilarija Nelsone piedzima 1972. gada 13. decembrī Sietlā, kur viņa sāka slēpot jau 3 gadu vecumā. Ātri iemīlot šo sporta veidu, viņa izmantoja šo aizraušanos kā motivāciju, lai virzītos pa ceļu un kļūtu par vienu no savas paaudzes ievērojamākajām piedzīvojumu meklētājām. Nelsone vairākus gadus studēja Kolorādo koledžā, Kolorādo Springsā, pirms atstāja savu līdzšinējo dzīvi Amerikas Savienotajās valstīs aiz muguras un pārcēlās uz Franciju, lai sekotu savai kaislībai. Tur viņa pavadīja 5 augstas ziemas netālu no Šamonī, pilnveidojot savas slēpošanas un alpīnisma prasmes, sniegoto kalnu vidū. Šis laiks prom no mājām nāca par labu topošajai slēpotājai, un līdz 1996. gadam viņa kļuva par Eiropas sieviešu ekstrēmās slēpošanas čempioni. Pēc kāda laika Nelsone nolēma pievērsties riskantajai alpīnismu pasaulē. Drīz vien viņa ieguva atzinību visā pasaulē par saviem nobraucieniem dažos no pasaules sarežģītākajiem apvidiem. Līdz 1999. gadam Nelsone bija ieguvusi ienesīgu sponsorēšanas līgumu ar pasaulē atzīto zīmolu The North Face. Tas pavēra daudzas durvis piedzīvojumu meklētājai, un viņa tika iepazīstināta ar vairākiem uzņēmumiem, kas viņai nodrošināja finansējumu, lai dotos vairākās augsta līmeņa ekspedīcijās. Viņas spēja apvienot slēpošanu ar kāpšanu atšķīra viņu no daudziem citiem piedzīvojumu meklētājiem, bieži vien noslēpojot no pasaules grūtākajām virsotnēm. Viņa drīz sāka uzstādīt rekordus un kļuva par pirmo sievieti, kas veiksmīgi nolaidās no tādām virsotnēm kā Denali, Koju un Makalula Kulvāra ar savām uzticamajām slēpēm. Tomēr viens no viņas neaizmirstamākajiem sasniegumiem notika 2012. gada maijā, kad viņa kļuva par pirmo sievieti, kas 24 stundu laikā veiksmīgi sasniedza Everesta un Lotsas virsotnes. Bet viņa ar to neapstājās. Turpmākajos gados Nelsone turpināja pārspēt rekordus, kļūstot par pirmo cilvēku, kurš 2017. gadā veica slēpošanas nobraucienu no Papsuras, Indijā. Pēc tam viņa paveica to pašu Dreamline trasē, stāvā slēptā slēpošanas nobraucienā Lotse kalnā Nepālā 2018. gadā. Taču 2022. gadā viņas piedzīvojuma gars 50 gadu vecumā atkal aizveda viņu uz Nepālu, kur viņa bija apņēmusies stāties pretī vienam no saviem līdz šim grūtākajiem izaicinājumiem. Kopā ar savu partneri Džimu Morisonu pāris plānoja slēpošanas nobraucienu no Manaslu īstās virsotnes, kalna, kura augstums sasniedz iespaidīgus 26 781 pēdu. Nepāla, kas atrodas Dienvidāzijā, ir slavena ar savām daudzveidīgajām un aizraujošajām kāpšanas un pārgājienu iespējām. Nepāla ir katra alpīnista sapnis. Katru mēnesi tūkstošiem turistu dodas uz šo valsti, cerot iziet dažus no pasaulē slavenākajiem maršrutiem, tostarp Everesta bāzes nometnes pārgājienu, Annapurnas loku un Manaslu loku. Nelsonai un viņas partnerim sirds bija noskaņota uz Manaslu, unikālu kalnu, kas atrodas Mansiri Haimalā, Nepālas Himalaja daļā. Manaslu ir 8. augstākais kalns pasaulē, kas pazīstams ar savu izaicinošo reljefu, slēptajām plaisām un neparedzamiem laikapstākļiem. Tā nosaukums sanskritā nozīmē gara kalns. Taču startautiskajā piedzīvojuma meklētāju sabiedrībā Manaslu ir pazīstams ar daudz draudīgāku nosaukumu – Nāvējošais kalns. Neliela atkāpe šajā haotiskajā stāstā. Ja vēlies vēl vairāk neapstrādātu, necenzētu stāstu, kurus šeit nevaram parādīt, pievienojies Extreme Patreon lapā. Tiekamies īstajā Extreme! Nosaukums Slepkavas kalns radies augstā mirstības līmeņa dēļ. Šī izaicinošā virsotne prasījusi jau līdz pat 90 cilvēku dzīvībām, kuri mēģinājuši to sasniegt.
Tiem, kuri uzdrīkstas mēģināt, var nākties saskarties ar neparedzamiem un ļoti skarbiem laikapstākļiem, kas var rasties gandrīz acu mirklī, radot daudz dažādu briesmu, tostarp lavīnas. Tātad, lai gan tehniski tas nav tik grūti kā uzkāpt Everestā, daudz alpīnisti uzskata šo virsotni par vēl izaicinošāku, jo nelaime var piemeklēt ik uz soļa. Neskatoties uz savu pieredzi un reputāciju, kā vienai no labākajām mūsdienu alpīnistēm, Nelsone rūpīgi plānoja gan kāpienu virsotnē, gan nokāpšanu no šī kalna. Nokāpt no kalna, izmantojot slēpes, tiek plaši uzskatīts par daudz grūtāku nekā tradicionāla došanās kājām vai parasta slēpošana pa līdzena virsmu. Tas saistīts ar paaugstinātu krišanas un traumu risku. Tās ir fiziski daudz prasīgāks, un viens bieži nepamanīts risks ir tā saucamais virsotnes drudzis, kad cilvēki bieži pārspīlē savas spējas un nonāk bīstamās situācijās. Neskatoties uz to, Nelsone vienmēr labi apzinājās visus draudus, ar kuriem viņi saskārās katru reizi, kad devās no virsotnes, un bija gatavi tos pieņemt ar mieru. Līdz 2022. gada rudenim Nelsone un Morrisons bija ieradušies Nepālā, lai sāktu savu kāpienu bēdīgi slavenajā Manaslu. Viņas pa kalnu vadīja Shangri-La Nepal Trek, alpīnisma kompānija ar ievērojamu pieredzi grupu vadīšanā uz Manaslu virsotni. Izvairoties no nežēlīgā ziemas perioda, viņu ekspedīcija sākās tāpat kā lielākajai daļai citu. Viņi veiksmīgi ieradās bāzes nometnē un septembra vidū pavadīja šeit kādu laiku, lai pienācīgi aklimatizētos jaunajā vidē, kurā bija nonākuši. Šī pielāgošanās parasti ietver vairākas ievērojamas fizioloģiskas izmaiņas, piemēram, elpošanas modeļa maiņu un sarkano asins ķermenīšu ražošanas palielināšanos, kas abas ir vērstas uz to, lai palīdzētu ķermenim darboties ar zemāku skābekļa līmeni. Lai gan tas Nelsoniem bija ierasts, viņa negaidīja īpaši sarežģītos laikapstākļus kalnā. No bāzes nometnes komanda kāps uz vēl 4 nometnēm, pirms beidzot sasniegs virsotni. Pārvietošanās starp nometnēm katra prasīja apmēram dienu, jo tās atšķīrās gan pēc reljefa sarežģītības, gan attāluma. Lielāko daļu ekspedīcijas viņus sagaidīja nepārtraukta snikšana, kas šajā gada laikā bija neparasti. Kamēr viņi turpināja aklimatizēties bāzes nometnē, laikapstākļi īpaši neuzlabojās un sniegs turpināja snikt. Tik ļoti, ka citas ekspedīcijas nolēma doties atpakaļ. Bet Nelsons un Morrisons īpaši neuztraucās par slikto laiku un nolēma turpināt ceļu. Līdz septembra beigām Manaslu bija piedzīvojis 15 dienas pēc kārtas ar snikšanu. Daudzi aculiecinieki, kas tajā laikā atradās kalnā, apgalvoja, ka sniegs nāves zonas tuvumā bija līdz pat 4 vai 5 pēdām dziļš. Termins, kas apzīmē kalnu augstuma reģionus, virs kuriem skābekļa spiediens ir pārāk zems, lai cilvēks varētu ilgstoši izdzīvot. Apstākļi līdz septembra beigām nebija uzlabojušies, taču Nelsone un Morrisons uzskatīja, ka ir pietiekami droši, lai turpinātu savu ceļojumu. Varbūt viņi pat domāja, ka jo vairāk sniks, jo labāka būs slēpošanas pieredze. Tā kā šajā sezonā laika loks virsotnes sasniegšanai bija īsāks par dažām dienām, pāris un viņu komanda nolēma veikt pēdējos sagatavošanās darbus, lai sasniegtu Manaslu virsotni. Tā kā vairākās nometnēs ir Wi-Fi, Nelsone savus sekotājus informēja ar sociālo tīklu ierakstu, kas tika publicēts septembra beigās. Viņi pastāstīja par šo pieredzi un rakstīja: ar saliektu muguru un noliektu galvu es neesmu jutusies tik droši uz Manaslu, kā iepriekšējos piedzīvojumos augsto Himalaja retinātajā gaisā. Šīs pēdējās nedēļas ir pārbaudījušas manu izturību jaunā veidā. Viņa atklāja, ka viņas komanda iepriekš bija mēģinājusi kāpt no 3. nometnes uz 4. nometni, bet nolēma, ka tas ir pārāk bīstam, piebilstot: man ir grūti rast mieru un iedvesmu kalnā, kad tas nepārtraukti ir miglātīts. Kāda komanda bija spiesta slēpot lejā no 3. nometnes, jo apstākļi turpināja pasliktināties, apzinoties, ka tuvākajās dienās viņiem būs jānes savas slēpes atpakaļ augšup pa kalnu. Beidzot, laika apstākļi uzlabojās pietiekami, lai komanda varētu nokļūt līdz 4. nometnei. Un visbeidzot, 26. septembra agrās rīta stundās, kad nakts debesis izgaismoja daļējs mēnesis, viņi sāka doties ārpus bāzes nometnes drošības un kāpt augšup pa kalnu. Kamēr laika apstākļi turpināja nomākt kāpējus, viņi lēnām virzījās uz priekšu, kāpjot augšup uz iespaidīgo virsotni. Sākotnējie kāpiena posmi uz virsotni parasti ir pārvarami ar minimālu aprīkojumu, taču lēnām virzoties uz Manaslu virsotni, viņiem nācās izmantot visas savas apmācības prasmes, jo ar katru augstuma pieaugumu kāpiens kļuva arvien grūtāks un prasīgāks. Sniegs un stiprāks nekā parasti vējš turpināja apgrūtināt Nelsonu un visu komandu. Kad tika sasniegts noteikts slieksnis, reljefs kļuva ievērojami grūtāk pārvarams, un viņiem nācās izmantot nostiprinātas virves, lai kāptu augšup pa stāvajām nogāzēm.
Kad viņi bija tikuši pāri viltus virsotnei, Nelsonam finišs jau bija redzams, un līdz Manaslu augstākajam punktam bija palikuši mazāk nekā 70 metri. Tomēr vispirms viņiem bija jāpārvar vēl viens pēdējais šķērslis – asa, karnīzēm klāta sniega kore, kas komandai radīja vairākus riskus. Lai nodrošinātu drošību, viņi atkal izmantoja nostiprinātās virves, kas kalpoja gan kā dzīvības līnija, gan kā kāpnes alpīnistiem. Beidzot, ap pulkstens 10:42 no rīta, sestdien, 2022. gada 26. septembrī, Nelsone un viņas partneris Morrisons veiksmīgi sasniedza Manaslu kalna virsotni. Pāri noteikti pārņēma prieka brīdis, kad viņi sāka kāpt lejup uz Nepālu no vairāk nekā 8100 metru augstuma virs jūras līmeņa. Viņi uz mirkli apstājās, lai visu aptvertu. Taču laikapstākļi nebija viņu pusē, un viņi bija spiesti turpināt savu ceļu. Tagad bija pienācis īstais izaicinājums – nobraukt no kalna ar slēpēm. Nelsons un Morrisons ātri nomainīja savu aprīkojumu, un drīz pēc virsotnes sasniegšanas viņi jau devās lejup. Bet tieši šeit mūsu stāsts iegriežas traģiskā virzienā. Pēc aculiecinieku, tostarp viņu ekspedīcijas organizatora Džabona Gimirjona teiktā, Morrisons gāja pa priekšu lejup no kalna, bet Nelsons sekoja nelielā attālumā aiz viņa. Viņi plānoja slēpot apkārt virsotnes kores daļai un atkal satikties ar pārējo šerpu komandu. Kad viņi devās lejup no kalna, slīdot pāri viegli sablīvētajam sniegam, viņu ķermeņus visticamāk pārņēma adrenalīns un prieks. Taču tas neilga ilgi. Tikai dažus mirkļus pēc tam, kad viņi sāka kāpt lejā no kalna, viņiem nācās saskarties ar biedējošu pārbaudījumu, kas lika Nelsonai cīnīties par savu dzīvību. Mazāk nekā 10 minūtes vēlāk viņa bija pazudusi Morrisona redzeslokā, un viņa drosmīgais piedzīvojums bija pārvērties par glābšanas misiju sacensībā ar laiku. Emocionālais trieciens, ko radīja pēkšņā notikuma pavērsiena, bija jūtams, kad komanda no veiksmīgā virsotnes sasnieguma eiforijas pārgāja uz steidzamo un biedējošo uzdevumu atrast savu Nelsonai. Tūlīt tika izsaukti neatliekamās palīdzības dienesti, un viņi sāka meklēt jebkādas Nelsonai pēdas sniegā. Sakarā ar sarežģīto glābšanas operāciju attālajā apvidū ar vāju mobilo sakaru pārklājumu tiešsaistē sāka parādīties vairāki pretrunīgi ziņojumi. Sāka izplatīties 3 teorijas, katra mēģinot izskaidrot, kas noticis ar Nelsonu kalnā. Sākotnēji laikraksts Himalayan Times apgalvoja, ka anonīms ziņotājs, kurš atradies kalnā, paziņojis, ka Nelsone esot nokritusi vairāk nekā 24 metrus lejup dziļā plaisā tieši zem Manaslu virsotnes. Tomēr Džabons Gamīre, uzņēmuma Shangri-La Nepal Trek izpilddirektors, ātri apstrīdēja šo informāciju. Pēc Gemiras teiktā, kurš bija runājis ar cilvēkiem, kas atradās kalna bāzes nometnē, Nelsone bija zaudējusi slēpi pirms noslīdēja no liela kraujas un pazuda. Taču tiešsaistē parādījās trešā teorija, ko dalījās brazīliešu ultramaratoniste Fernanda Masiela, kura arī kāpa Manaslu tajā pašā dienā kā Nelsone. Apgalvojot, ka ir runājusi ar Morrisonu, Masiela izteica pieņēmumu, ka Nelsone patiesībā tika aizrauta no kājām ar nelielu lavīnu netālu no kalna virsotnes. Šo stāstu sākotnēji arī noliedza Gimirē. Tomēr drīz tas tiks atzīts par patiesību. Notikumus, kas norisinājās virsotnē, vēlāk izskaidroja Morrisons, kurš atcerējās šo šausminošo gadījumu. Kad viņš kādā brīdī slēpoja pa priekšu savam partnerim, pēc dažiem pagriezieniem viņš atskatījās, lai paskatītos uz Nelsonu, un tieši tad notika traģēdija. Kad viņi devās lejup pa kalnu, zem viņas kājām esošais mīkstais sniegs sāka slīdēt, un dažu sekundžu laikā viņi nonāca nelielas lavīnas vidū. Nelsone centās saglabāt mieru, izmantojot savu apmācību, cerībā palikt kājās, taču strauji krītošā sniega sega bija pārāk spēcīga un tā aizslaucīja slēpes no viņas kājām. Vienā akumirklī viņi jau veltās lejā pa kalnu. Morrisons nespēja neko darīt, tikai šausmās noskatīties, kā lavīnas spēks kopā ar gravitāciju pārņem viņa partneri. Tā kā viņš atradās nedaudz priekšā, viņam izdevās netikt ierautam sniegā. Šajā Manaslu daļā nebija dabisku šķēršļu, tāpēc viņas ķermenis un slēpes drīz tika apraktas zem plānas sniega kārtas. Glābšanas darbi sākās nekavējoties, un meklēšanā tika iesaistīts helikopters. Morrisons mēģināja nokāpt pa kalna dienvidu pusi, izmisīgi cenšoties atrast savu partneri. Kad viņš sāka slēpot lejup pa nogāzi, kur viņa bija pazudusi, reljefs ātri kļuva bīstams, jo tur nebija nekādas takas, atšķirkīnā no tās puses, pa kuru viņi bija sasnieguši virsotni. Sakarā ar briesmām un pasliktinoties laikapstākļiem, viņš bija spiests pārtraukt meklēšanu līdz brīdim, kad notikuma vietā ieradās glābēji.
Glābēju komandas meklēšanas centienus vēl vairāk apgrūtināja vēl viena postoša lavīna, kas notika kalnā gandrīz 23,000 pēdu augstumā virs jūras līmeņa, rasot vienu šerpas dzīvību un ievainojot daudzus kāpējus. Sliktā redzamība un pasliktinātie laikapstākļi padarīja gandrīz neiespējamu Nelsona meklēšanu, un viņas izredzes izdzīvot ar katru stundu samazinājās. Kad nakts pārklāja kalnu, meklēšanas un glābšanas operācijai nācās pārtraukt darbu līdz rītausmai. Sliktu laikapstākļu dēļ Morisons bija spiests atstāt savu partneri kalnā, un pirmdienas vakarā viņš droši noslēpoja atpakaļ uz bāzes nometni, cerot, ka viņa partneri kaut kā ir izdzīvojusi kritienu un atradusi patvērumu. Nākamajā rītā 7:00 Morisons iekāpa helikopterā, un viņi pārmeklēja virsotnes dienvidu nogāzi, cerot atrast jebkādas Nelsonas pēdas. Taču arī šoreiz viņi atgriezās tukšām rokām. Vēlāk tajā pašā dienā cits helikopters pamanīja vairākus priekšmetus, kas izskatījās pēc apģērba un pat slēpēm, aptuveni 21,000 pēdu augstumā virs jūras līmeņa. Tomēr atkal skarbais laiks apgrūtināja iespēju rūpīgāk pārbaudīt pierādījumus, un viņi bija spiesti atkāpties vēlreiz, līdz apstākļi uzlabosies. Morisons un glābšanas komandas savos izmisīgajos mēģinājumos pārmeklēt plašo kalnu saskārās ar neskaitāmām aizturēm un grūtībām iegūt nepieciešamās lidojumu atļaujas darbībām Manasu aizsargājamajā teritorijā. Beidzot, 28. septembrī laika apstākļi ļāva helikopteram atgriezties apgabalā, kur iepriekš bija pamanītas slēpes. Morisons kopā ar 2 šerpām lēnām tuvojās norādītajai vietai. Tuvojoties arvien tuvāk, Morisonu pārņēma slikta sajūta vēderā, un viņš dziļi sirdī saprata, ka iespējams nāksies saskarties ar vissliktāko scenāriju, kuru viņš visticamāk bija noliedzis. Tad Morisons ieraudzīja skatu, ko nevienam cilvēkam nevajadzētu redzēt. Uz Manaslu dienvidu nogāzes ledū gulēja Nelsonas mirstīgās atliekas. Sirds sāpes un dziļas skumjas pārņēma Morisonu, un viņš sāka raudāt, skatoties uz savu mirušo partneri. Tas, ko viņi bija cerējuši, ka būs meklēšanas un glābšanas operācija, tagad bija pārvērties par mirstīgo atlieku atgūšanas misiju. Atceroties notikušā postu, Morisons atklāja, ka viņam nācās izrakt sava partnera mirstīgās atliekas no sniega un ledus, un tas mazajai komandai prasīja gandrīz 2 stundas. No šejienes viņi pārvietoja Nelsonas ķermeni nelielu attālumu augšu pa kalnu, uz vietu, kur viņas mirstīgās atliekas varēja ar helikopteru nogādāt atpakaļ uz Katmandu. Sīvsnīgā ierakstā sociālajos tīklos Morisons dalījās ar veltījumu savai dzīvesbiedrei. Noslēgumā viņš rakstīja: "Mans zaudējums ir neaprakstāms, un es koncentrējos uz viņas bērniem un viņu nākotni. Tagad viņas enerģija vadīs mūsu visu dvēseles. Lai miers ir ar mums visiem." Dienās un nedēļās pēc traģiskā savas partneres zaudējuma Morisons noteikti cīnījās ar nekontrolējamām vainas apziņas, skumju un sirds sāpju sajūtām. Guļot nomodā naktī, viņa prātu noteikti pārpludināja jautājumi. Vai viņiem vajadzēja atgriezties, kad laikapstākļi pasliktinājās? Vai viņš varēja izdarīt vairāk, lai izglābtu Nelsonu? Bet galu galā viņam tagad bija jāsaskars ar viņas priekšlaicīgās nāves realitāti, atstājot 2 bērnus. Nelsons mantojums dzīvo tālāk daudzu citu piedzīvojumu meklētāju dzīvēs, ar kuriem viņi gadu gaitā dalījās pieredzē. Emīlija Harringtone, kura satika Nelsoni Everesta ekspedīcijā, atceras, kā viņas uzreiz izveidoja ciešu saikni, kas viņas vienoja daudzos vērtīgos piedzīvojumos. Runājot par savas draudzenes harizmu, Harringtone rakstīja: "Es jums saku, ka ārpus šīs traģēdijas Hilarija bija spēks, kur ir vērts atcerēties. Ne jau šī negadījuma vai pat īsto kalnu dēļ, kuras viņa uzkāpa un tik meistarīgi noslēpoja lejā, bet gan tāpēc, ka viņa bez kompromisiem pavēra ceļu sievietēm šajā jomā būt visam, ko viņas vēlas būt." Viņa rakstīja Instagramā: "Viņa lauza robežas un sagrāva gaidas ar unikālu elegances un izturības apvienojumu, kāds piemīt tikai īstam līderim." Šo kāpienu biedējošais raksturs un ar tiem saistītie riski tika vēl vairāk uzsvērti pēc vēl viena postoša negadījuma Manaslu, kas notika mazāk nekā dažas dienas pēc viņas priekšlaicīgās nāves. 2. oktobrī notika vēl viena lavīna, kas galu galā nogāzās lejup pa kalnu un ietriecās bāzes nometnē. Negadījuma video ir patiesi šokējoši, un pēc tā daudz cilvēku nolēma, ka ieguvums nav riska vērta. Daudzas ekspedīcijas nolēma atkāpties, tādējādi pēkšņi un priekšlaicīgi beidzot 2022. gada sezonu. Nelsonas sasniegumi slēpošanas alpīnismā turpinās kalpot kā iedvesma daudziem topošajiem sportistiem visā pasaulē. Bet, ja mēs par to padomājam, viņa vienkārši bija dāma, kas devās jautrā atvaļinājumā kopā ar savu dzīvesbiedru. Vēlies atbalstīt kanālu? Pievienojies, lai iegūtu ekskluzīvas priekšrocības. Paldies, ka skatījies, un tiekamies nākamajā reizē. Esi drosmīgs un dzīvo drosmīgi!